Jāsāk jau ar to, ka to neviens laikam nekad arī nav noliedzis, ka vajadzētu runāt. Varbūt sarunas ir bijušas par maz. Tā mana pārliecība ir tāda, ka runāt par kaut ko var tikai tie cilvēki, tie politiķi, vai pareizāk sakot, liederīgi ir tā saruna, kurā sarunājas politiķi, kuriem ir vispār kaut kāds viedoklis un viņi kaut kam tic, kaut kādām vērtībām. Pretējā gadījumā tā saruna var notikt, bet tā ir maz savs atlikumu. Un katrā gadījumā man šķiet, ka mūsu starpā ir ļoti maz politisku, īpaši, ja runāju par nacionālajiem jautājumiem, saskarsmes punktu. Es teiktu, vairāk uzskatu lielākoties ir savstarpēji izslēdzoši. Tāpat laikā, runājot, ir vismaz skaidrs pozīcijas. Ir skaidrs, ka šīs pozīcijas negrozīsies atkarībā no tā, kā pūš vējš. Un tieši tāda ir tā politiskā vide, diemžēl, šajos 20 gados lielā mērā bijusi, ka nav arī pilsoņiem, iedzīvotājiem skaidrs, ko var sagaidīt. Man šķiet, ka no Nacionālās apvienības ļoti lielā mērā ir skaidrs, ko var sagaidīt. Mūsu uzstādījumi ir skaidri, un tas ir pamats arī nebaidīties runāt ne ar vienu, arī ar tiem, kam uzskati ir pilnīgi pretēji mūsējiem. Šeit es piekrītu tā ziņa, ka droši vien stāstīt jūsu raidījumu skatītājiem, kur atšķirās pozīcijas Saskaņas centram un Nacionālā apvienība, būtu laika terēšana lieta. To visi diezgan labi saprot, ko es gribētu pasvītrot, ko es redzu, ka Saskaņas centram un es arī pieņemu Nacionālā apvienībai svarīgi, lai Latvijai viss būtu labi. Mums ļoti radikāli atšķirās viedokļi par instrumentiem, kāda veida to var sasniegt. Lai Latvijā attīstītos un lai Latvijas tauta justos komfortabli Latvijā. Par to mums ir milzīgas domstarpības, bet vajag runāt. Un šeit ir pareizi tas, ka es saprotu jūsu pozīcijas, saprotu, kāpēc jūs to darāt, bet es arī saprotu, ka jūs diez vai mainīsiet savu viedokli. Līdz ar to tas atvieglo dzīvi, jo ar citiem politiķiem runāt, kad ir skaidrs, ka šodien viņam ir viena pozīcija, rītdien viņam ir otra pozīcija, un diez vai, valsts labums vienmēr ir tā galvenā motivācija. Tas, protams, apgrūtina kaut kādu pozitīvu rezultātu beigumā. Es piekrītu tam, ka mūsu visu uzdevums ir panākt, lai Latvijas iedzīvotāji dzīvot lielākā komfortā. Taču neapšaubāmi tās vērtības un tā vide, kas izraisa komfortu Latvijas iedzīvotājiem, mēdz būt atšķirīgi. Un te varētu runāt arī par Latvijas valsts pastāvēšanas jēgu. Tas ir tas pamats, no kā izriet visu mūsu organizācijas skatījums. Neviens nešaubās, ka valsts uzdevums ir garantēt, lai pilsoņi būtu pēduši, lai pilsoņiem būtu darbs, lai pilsoņi nebrauktu projām. Bet tas ir tas, ar ko nodarbojas jebkura valsts. Un, ja man ir jāatbild, ar ko jānodarbojas katrai valstī. Bet kas ir tas, kas padara tieši Latviju īpašu un attaisno tās pastāvēšanas jēgu, ar ko mēs atšķiramies no citiem? Un, tā lieta, kas ir mana pirmā atbilde un kas ir mana izpratne par Latvijas valsts pastāvēšanas jēgu, ka tā ir vienīgā zeme, vienīgā teritorija pasaules virsū, ļoti neliela teritoriāla vienība, kurā brīvi var pastāvēt, saglabāties latviešu valoda, latviešu kultūra un latviskais dzīvesveids. Un neatkarīgi no tā, kādas tautības cilvēki šeit dzīvo, kādas tautības cilvēki nes Latvijas vārdu pasaulē un mīl mūsu valsti, es uzskatu, ka tas ir mūsu kopējais uzdevums. Un tas ir pilnībā saskaņojums ar dažādu tautību iespējām, kopt savu etnisko identitāti, runāt savā valodā. Tie notikumi, kas šobrīd ir aktuāli, kāpēc viņi ir izraisījuši tādu cilvēku reakciju, tāpēc, ka lielai daļai Latvijas pilsoņu, tā izskaitā man, ir radies iespējas, ka notiek vēršanās pret Latvijas valsts pamatvērtībām, pret to pamatjēgu, kuras tikko formulēju. Absolūti piekrītu tam, ka Latvija ir tā vieta, kur var pastāvēt vienīgie latviešu tauta. Un es arī piekrītu tam, ka jebkuram Latvijas Republikas pilsonim būtu svarīgi vismaz kaut kādu līmeni palīdzēt to iztenot. Nav jautājumu. Mēs ar tevi daudz esam runājuši visādas situācijas par to, ka es ļoti nepiekrītu tiem instrumentiem, ko piedāvā Nacionālā apvienība. Es uzskatu, ka tie instrumenti, vadoties stipri iespējams daudziem jūsu locekļiem no ļoti pareizas motivācijas. Viņi grib vienkārši palīdzēt savu tautai, kurš tu varētu apšaubīt tādu ideju. Tiek izvēlēti nepareizi risinājumi. Un līdz ar to mana pozīcija vienmēr ir bijusi, ka latviešu tauta varēs
efektīvāk un drošāk attīstīties, saglabājot un attīstot, un tikai saglabājot, kas ir svarīgi, arī attīstot kultūru, valodu. Un citas vērtības, ja krieviski runājuši Latvijas iedzīvotāji ir sabiedrotie, nevis ienaidnieki. Un mums, diemžēl, 20 gadi gāja tā, ka šie cilvēki bija labākā gadā izmantosim vārdu atstumti. Un tas nepalīdzēja latviešiem. Tā ir tā problēma. Un daži instrumenti, ko es piedāvāju, manuprāt, vēl vairāk atstum krieviski runājuši cilvēkus, un tas nepalīdz latviešiem. Tas bija nepareizi. Tad ir jārunā par konkrētiem instrumentiem, bet tieši tāpat arī var teikt, ka atsevišķi pasākumi, kurus piedāvā un aktīvi atbalsta Saskaņas centrs, nebūtu neveicina to mērķu sasniegšanu, par kuru mēs runājam. Piemēram, atbalsts referendumam par divvalodību Latvijā. Jūs to skaidrojat, kā zinām, tādu protestu formu, bet tas man šķiet, un es teikšu atklāti, tas man šķiet pats absurdākais arguments no šīs publiskās diskusijas, kas ir bijusi, jo ir kaut kādas robežas, kā var protestēt. Cilvēks protestējot pret nelaipnu darba devēju, nepiekausa savu māti, ir kaut kāda svētuma, kas neaizskaram. Latvijas valsts, latviešu valoda, tas ir svētums. Un, tā ir tāda, man nepatīk šis jau tāds nodrāstais vārds sarkanā līnija, bet pat cilvēki, kas ir ļoti tālu no tādiem nacionāliem uzskatiem Raiva Dzintara izpratnē, tajā brīdī, kad sajūta, ka kāds apspriež visā nopietnībā jautājumu, ka Latvijā jābūt ir divām valsts valodām, uzskatīt to par vistiešāko vēršanos pret Latvijas valsts pamata apdraudējumu. Šeit es teiktu, ka tas ir zināmā mērā pārspēlējums, jo visi, absolūti visi, ieskaitot, es pieņemu katru Nacionālo apvienības locekli, saprotu, ka latviešu valodas status nav apdraudēts ar šo referendumu. Tas ir skaidrs. Tu zini arī visi tie, kas organizēja to referendumu, arī tie, kas atbalstīja. Es varu pateikt, ka no otras puses ļoti daudz cilvēki, kam nekad nebija problēma ar latviešu valodu un kam vispār nav nekāda doma par to, ka ir vajadzīga, piemēram, otra valsts valoda. Labi, viņi uzskata, ka krievu valodai var būt citas tiesības, cita līmeni, bet tas ir cits jautājums. Mēs ne par to tagad runājam. Un kas diezgan labi vai perfekti runā latviski, viņiem aizies un nobalsos par, lai tieši šo protestu paustu. Un, manuprāt, šī referenduma galvenais pozitīvais iznākums būs tas, ka es ne īpaši atceros, labi, varbūt es ne tik precīzi sekoju visiem Nacionālās apvienības komentāriem, bet es īpaši neatceros, lai vai pirms gada, vai pirms pusotra gada būtu teiks, ka mums ir par šiem 20 gadiem pielaistas daudz kļūdas integrācijas politika, nacionāla politika. Par to nekad nerunāja. Ka viss kārtība, tas nozīmē, ka kļūda nebija un viss notiek pareizi. Šis referendums parāda, ka viss bija izdarīts nepareizi. Es pieņemu, ka jūsu izpratnē tas, kas bija, ka jūs esat paziņojuši, ka kļūdas ir pielaists, tas, kas bija izdarīts nepareizi, atšķirās no tā, ko mēs uzskatām par nepareizi. Bet jebkura gadījumā mums tagad ir visiem iemesls apsēsties pie galda un pamēģināt vismaz kādu minimālu kopsaucēju atrast. Redziet, pirmkārt, es precizējuši, ka Nacionālā apvienība pirms tam visu Latvijai, es nevaru atbildēt par tēvzemiešiem, jo mēs esam apvienojušies. Allaž un kopš paša sākuma faktiski ir uzskatīts, ka kaut kas mūsu valstī nav pareizi, tad tā ir integrācijas politika. Tagad referendumu sakarā tas noteikti no mūsu puses nav jaunums. Taču otra lieta par latviešu valodas statusu apdraudējumu. Status tā ir forma. Un nav jau runa par formu. Ja runājam par statusu, tad latviešu valoda mūsu skatījumā ir apdraudēta jau šobrīd. Daudz tiek runāts arī Eiropas līmenī, bieži vien runājot par citām valodu attiecībām, tiek runāts par valodu konkurenci. Pilnīgi vienlīdzīgos apstākļos nevar konkurēt valoda, kurā runā 1,5 miljonus iedzīvotāju un kurā runā vairāk 100 miljonu iedzīvotāju, pasaules iedzīvotāju. Un tas arī izpaužas Latvijā šobrīd sadzīviskā līmenī. Un daudz ir šie piemēri, kur 4 latvieši sarunājas ar vienu krievu tautības pārstāvu krieviski, piemēram. Tas liecina, ka latviešu valodas pozīcijas bieži vien apmierinošas ir tikai tajās jomās, kur valsts iejaucas likuma spēku, kur ir šis formālais normatīvais uzstādījums. Un kas ir pats būtiskākais mūsu skatījumā Latvijas valstī, un ne tikai Latvijas valstī, arī žurnālistiem, sabiedriskām autoritātēm, liks saprast katram Latvijas iedzīvotājiem, ka jautājums par valodu Latvijā nav apspriežams. Un referendums, kas notiek, jā, protams, tas nesasniegs formālo mērķi, bet tas, ka daudz cilvēku tiek iedvesmot to, ka Latvijas galvaspilsētas vadītājs, mērs aiziet un parakstās par šo referendumu, tas rada ilūziju, ka šis jautājums ir apspriežams. Tas ir tas būtiskākais zaudējums no tās integrācijas izpratnes,
Kāda ir mums, iespējams, tā, protams, atšķirās no jūsējās? Es uzskatu, tas nav zaudējums. Es uzskatu, ka tas, ko es esmu izdarījis, ir fakta konstatācija. Un tu esi teicis, ka latviešu valodai klājas labi tikai tajos gadījumos, kad valsts iejaucas. Tā ir tā galvenā problēma. Mums 20 gadus vajadzēja nevis iejaukties no valsts puses un stāstīt, ka šis jautājums nav vienkārši apspriežams un punkts, un visi mēs nekad par to nerunāsim. Mums vajadzēja darīt tā, lai cilvēki gribētu izmantot latviešu valodu arī ārpus tam situācijām, kad to reglamentē likums. Ja mēs paņemsim statistiku, tad mēs ļoti labi redzēsim, ka cilvēki latviešu valodu zina krietni labāk nekā pirms 20 gadiem. Nesalīdzinām labāk. Es runāju par krieviski runājušu latviešu. Nevar salīdzināt 12. gadu ar 89. Tas pavisam cits līmenis. Bet jautājums ir par to, vai cilvēki grib to izmantot, vai cilvēkiem tas patīk. Un jautājums ir, visas latvieši padomju laikos, ka runāja krieviski. Vai tas veicināja pozitīvu attieksmi pret valodu vai pret Padomju Savienību? Nav fakts. Līdz ar to reglamentēšana un valodas zināšanas nav tas pats, ka pozitīva attieksme pret valodu. Un to vajadzēja veicināt. Un tas, diemžēl, nebija izdarīts, jo, kā esmu teicis, attieksme bija bieži vien no tā atstuma cilvēkus. Un tas nav pārmetums nekāda veida latviešiem. Šeit es arī gribētu to pasvītrot. Šīs ir pārmetums politiķiem, kas ir sagādījies tā, pārsvarā labējie politiķi absolūtais vairākums bija latvieši. Jo, es minēšu tikai vienu piemēru. Tagad tiek runas par to, ka vajadzētu nosacīt latviešu partijas, aktīvāk piesaistīt krievu politiķus. Ko jūs piedāvājat? Neviens normāls cilvēks patreiz ZRP vienkārši nestāsies. Viņš ir Latvijas, Baltkrievs. Vjačeslavs Dombrovskis nav normāls cilvēks. Nē, es saku masveida. Jaunie cilvēki, kad ZRP vai vienotība neies un nestāsies, tāpēc, ka ir krietna neusticība pret labiem partijām. Un tas nav problēma etniska, tā ir cita līmeņa problēma. Un līdz ar to tie cilvēki, kas visu laiku bija, viņi ir valsts simbols, un tas ir premjeras, ministrs, saimnes priekšsēdētājs. Un ja tev netic daudz iemeslu dēļ, korupcija, tāpēc, ka neveiksmīga ekonomiska, sociāla politika, visas daudz citas neveiksmes, tas, protams, arī liek cilvēkiem apšaubīt arī daudz citu. Tā skaitā arī etnisku iemeslu dēļ. Un līdz ar to, kas ir jādara? Man dziļa pārliecība 19. datumā ir jādomā tā, lai cilvēki gribētu runāt latviski. Nevis piespēt, bet lai viņi gribētu. Tas ir vēl viens piemērs. Mēs esam palaiduši kursu Rīgas doma bezmaksas latviešu valodas kursu. Pa pusdienu visas vietas bija aizņemtas, 1130 vietas. Mēs tagad liksim budžeta grozījumus, papildus finansējumu, lai vēl 2000 varētu. Pa pusdienu, tagad pirms referentam, cilvēki aizgāja, lai mācītos latviešu valodu. Neviens to no valsts iestādēm vai citām institūcijām šajā līmenī nedarīja pa 2 gadiem. Kāpēc? Es piekrītu tam, ka ir jārada vēlme mācīties. Un nav runa tikai par vēsturi, nav runa tikai par valodu, galu galā ir runa par vērtībām, par attieksmi pret valsts, tad šī pozitīvā motivācija ir vajadzīga. Tad šīs nekādā gadījumā nedrīkst pasniegt kā savstarpēji izslēdzošas lietas. Tad ir vajadzīga gan šī reglamentējošā daļa, jo, lai kādu mēs radītu pozitīvā motivāciju, diemžēl joprojām mēs dzīvojam sašķeltā informatīvā telpā, un daļa Latvijas iedzīvotāju šis signāls vienkārši nesasniegs. Un tāpēc ir vajadzīgi arī kaut kādi stingri noteikumi, lai pēc iespējas Latvijas tomēr un tas Latvijas iedzīvotājs, kas runā valsts valodā, varētu baudīt šo komfortu sajūtu, ka viņš, par ko mēs sākotnēji sākām sarunu, ka viņš atrodas mājās. Ir jābūt šīm abām lietām. Tas ir, kā jebkurā dzīves sfērā, audzināšanā, nevar būt tikai balvas, ir jābūt sodam, ja tu kaut kādas noteikumus neievēro. Un tas neatiecās uz krieviem vai baltkrieviem, tas attiecās visdažādākajās jomās katra Latvijas iedzīvotāja. Un, ja runājam par šo reglamentējošo daļu, tad šajos 20 gados īstenībā ir bijusi atkāpšanās. Atkāpšanās pilsonības jautājumos, valodas jautājumos. Atcerēsimies kaut vai to pašu mūsu priekšlikumus par vienotām mācībām valsts valodā, valsts skolās. Kāda bija Latvijas politiķa attieksme? Tie, kas runā it kā no vienas puses par nacionālismu, par patriotismu, no otras puses tajā brīdī, kad mēs vēlamies veidot vienotu informatīvo telpu no pašiem pamatiem, tad ir pretestība. 3 lietas. Nepiekrītu par informatīvo telpu, jo mums priekš ir avīze. Ja mēs paņemsim 3 latviešu avīzi, Latvijas avīzi, Neatkarīga Rīta avīze un Diena, mēs nekad gadiem nevarēsim runāt par vienotu informatīvu telpu, jo šīs avīzes ir ļoti lielā mērā atšķirās savu saturā. Ļoti lielā mērā. Un līdz ar to runāt par vienotu informatīvu telpu, tas nav pareizi.
Tas nav pareizi. Mēs nevaram mūsdienu laikos, ņemot vērā visu tehnoloģijas un mediju attīstību, runāt vienkārši tādus iedzienus. Tu nevari cilvēku piespiest skatīties to, kas viņam nav interesanti, ko viņš neuzskata par uzticamu informācijas avotu. Tas ir viens. Otrais, tā ir piebilde par vārdu audzināšanu. Mums ir ārkārtīgi svarīgi saprast, ja mēs gribam tālāk attīstīties, ka nav tā, ka viena daļa audzina otru daļu. Mums vajag saprast, ka abas daļas kopā mēģina atrast kopēju kaut kādu risinājumu. Audzināšana tas vārds, ko es tomēr ieteiktu atturēties, jo tas ļoti liela mērā vienmēr atstums krietnu daļu no krieviski runājušiem cilvēkiem, ja mēs izmantosim tādus vārdus. Un, ja mēs runājam par referendumu, par valodu un par skolām, es uzskatu, ka tas tomēr bija jūsu apvienības kļūda. To nevajadzēja darīt, jo patreiz mums, vismaz Rīga, ko es redzu, tāpēc, ka noteikti tas pašvaldības līmenis skolas, Kaudzēknī pie esošas sistēmas 60-40 ļoti labi pārvalda latviešu valodu. Tie, kas grib mācās labi. Tie, kas mācās slikti, viņi ne latviešu valodu nepārvalda, ne krievu valodu nepārvalda. Tas ir cits jautājums. Bet līmenis ir labs. Mums nav problēma ar latviešu valodu zināšanu. Jūs gribat sasniegt to, lai cilvēki kaut ko varbūt vēl vairāk, vēl labāk mērā zinātu latviešu valodu. Mums ne par to ir jārunā. Mums ir jārunā par to, lai cilvēki gribētu izmantot latviešu valodu. Par visām trīs lietām izteikšu savu viedokli. Man šķiet, distancēties no jēdziena audzināšana mēs varam, bet mēs nevaram distancēties no šīs lietas būtības. Mēs varam saukt dažādos vārdos, bet audzināšana ir tas, kāpēc cilvēks vispār aug, kāpēc cilvēks kļūst par personību, kāpēc viņš vēlāk kļūst par zinātnieku, sportistu, kultūras darbinieku. Tas ir tāpēc, ka vecāki viņam ir ielikuši kaut kādus pamatus. Es saprotu, tas strīdīgais moments varētu būt tas, kurš tad būs tas vecāks un kurš būs tas bērns audzināmais. Es gribētu teikt, ka mums tas nav jānošķir, nav jānodala. Ir jāvienojas par kopīgām vērtībām, kā jau es teicu, kāpēc pastāv mūsu valsts, kāda ir mūsu valsts dziļākā jēga, un līdz ar to dot izpratni par šiem pamatiem katram Latvijas iedzīvotājiem, neatkarīgi no tautības. Un par vienoto informatīvo telpu, protams, ka nebūs mūsdienās tā, ka visi informācijas avoti, kas ir ļoti daudz un kļūst arvien vairāk, dos viens un tos pašus informatīvos signālus. Taču tāpat laikā ir kaut kādas lietas, kaut kādi pamati jautājumi, kuros tas nevar nonākt pretrunā. Mēs taču nepieļausim, ka avīzēs kāds tagad sludinās, aicinās atklāt gāzt pastāvošo iekārtu, aicinās kaut kāds rasu nemierus organizēt vai diskrimināciju pēc rasu pazīmēm. Lūk, ir kaut kādas lietas, kas mums šķiet pašsaprotams, bet, diemžēl, šo pašsaprotamo lietu sarakstā būtu jābūt arī citiem jautājumiem. Par latviešu, par cieņu pret latviešu valodu, par cieņu pret Latvijas valsti. Un, diemžēl, šeit es teikšu, ka tās robežas, kuras mēs varam vilkt starp Latvijas avīzi, neatkarīgo Rīta avīzi, tās ir salīdzinoši tomēr sīkas. Starp tām robežām, kas šodien jāvelk, ir starp informatīvām telpām, kurā dzīvo lielākā daļa, diemžēl, Latvijā krieviski runājošo cilvēku un lielākā daļa latviešu. Un referendums mūsu, un tad arī pabeigšu par referendumu. Referendums mūsu bija tieši šī cīņa ar cēloņiem. Proti, kā mēs varam runāt par vienoto informatīvo telpu, ja viena sabiedrības daļa no bērndārza, no skolas gadiem mācās vienās skolās, vienā valodā, mācās no vienām vēstures grāmatām un otra no pavisam citām. Rezultātā nav runa tikai, protams, par valodas zināšanām, runa ir par vidi, kādā bērns nākamais Latvijas pilsonis aug, bet arī par valodas zināšanām. Ja es nepierodu pie tā, ka lielākā daļa mācību priekšmetu tomēr ir jāapgūst valsts valodā, tad tā nekļūst, diemžēl, un arī pētījumi to apliecina, tā nekļūst par valodu, kurā cilvēks domā vai kurā viņš spēj domāt. Un ja tā nav valoda, kurā es domāju, kāpēc lai es mocītos un lasītu avīzes svešā valodā? Es nesaku par to, ka tagad krievu cilvēkam būtu jālasa tikai Latvijas avīze vai tikai Diena. Viņš lasa visdažādāk, viņš var skatīties Krievijas kanālus, viņš klausīties Krievu radio, bet ir būtiski, lai viņš tomēr saprastu un lasītu un dzirdētu arī to viedokli, kas tiek pausts, piemēram, Latvijas avīzē vai, piemēram, žurnālā ir. Un tas ir tas būtiskākais. Un tad jau šie jautājumi būtu krietni vienkāršāki, un tas dialogs varētu būt uz daudz lielāku sapratnes pamatiem. Avīze Čas, avīze Vesti Сегодня ir Latvijas avīzes. Šīs avīzes izdod Latvijas pilsoņi un to lasa Latvijas pilsoņi. Un šīs avīzes nav ne labākas, ne sliktas par
neatkarīgi Rītavas diena vai Latvijas avīze. Konkrēti Latvijas avīze. Es neatceros, lai kāda no šīm avīzēm kādreiz rakstītu ar necieņu pret latviešu valodu vai pret Latvijas valsts. Viņi pauž savu attieksmi, savu pozīciju, bet mēs dzīvojam brīvā valstī. Nekad nebija necieņas pret latviešu valodu. Pat Lindermans nekad neko nav teicis slikti par latviešu valodu. Labi, mēs varam daudz runāt par Lindermanu, bet es neceros, lai viņš kaut ko sliktu teiktu par latviešu valodu. Līdz ar to mums ir jāsaprot, kur ir tā robeža, kur mēs vienkārši uzskatām, ka ir viens pareizs viedoklis, un līdz ar to tas avīzēm ir jāpauž visam. Vai mēs saprotam, ka ir avīzēm atšķirīgi viedokļi, bet Latvijas valsts ir tas valsts, kur šīs avīzes funkcionē, un visi cilvēki ir šīs valsts pilsoņi. Tas ir viens par domāšanu. Cilvēki nedomā latviski. Mums nav jāuztraucās, mums vispār tas nav mūsu mērķis rūpēties par to, kura valoda domā cilvēks. Īpaši ņemot vērā, ka mums ir konkrēts etnisks sadalījums, ka mums ir cik tur pie 35% ir krieviski runājuši, 60 ar kapējām ir latviski runājuši, ka mums ir modernā pasaule, visa informācija pieejama krietni lielākā mērā, un arī runāsim par kvalitātēm, mēs runājam par televīzijas, rādījumiem, filmām un tā tālāk, kas vienmēr izkonkurēs, diemžēl, ka krievu, angļu valoda, vecu valoda ražot produkcija būs vairāk nekā latviska produkcija. Bet mums ir jādomā par to, lai cilvēki runātu latviski, lai latvietiem ir tiesības nezināt krievu valodu. Tad vienkāršos. Viņam ir visur jābūt tiesībām, viņš funkcionē, viņš var izdzīvot pilnīgi un mierīgi, komfortabli, zinot tikai un vienīgi latviešu valodu. Ja viņš grib zināt citas valodas, tā ir jau viņa brīva izvēle. Kāda valoda doma pārējie 35% atvainojas, tā ir no šo konkrētu cilvēku brīva izvēle. Tā ir viņa brīva izvēle. Jā. Un nekad mūžā nevarēs 65%. Pārliecināt 35% domāt savādāka valoda. Tas vienkārši nav iespējams. Līdz ar to ir jāstāda realizējuma mērķi. Mums ir jādabūt tā situācija, lai visi runātu un gribētu. Ja ir nepieciešams runāt latviski, gribētu runāt latviski. Kura valoda viņš domā, atļausim cilvēkiem izvēlēties pašiem. Ļoti daudz ko cilvēks var izvēlēties pats. Viņš var izvēlēties, kādā valodā domāt, kādā valodā runāt, pa kurām partijām balsot, kādas pasākumus apmeklēt, kā referendumā balsot un gal galā arī to, kurā valstī dzīvot. Un lasot atsevišķus krievu laikrakstus, krievu valodā iznākošos laikrakstus, un es saku, nevērtēju ne labs, ne slikts, es izsaku savu personīgo viedokli, ka brīžam šķiet, ka šīs redakcijas politika ir veidot tāda, kas maldina Latvijas iedzīvotājus par to, kurā valstī viņi dzīvo. Un apgalvojums to, ka Lindermans nekad nav izteicies pret latviešu valodu vai pret Latviju, vai ka tas nekad nav salasāms atsevišķos laikrakstos, es vienkārši gribētu teikt, tas ir kļūdains. Un šeit ir vesela avīzes kaudzes, droši vien būtu jāveic tāda kontentu analīze. Mēs varam padiskutēt atsevišķi un panalizēt piemērus. Šeit man pārliecība ļoti būtiski atšķirās. Un teikt, ka tā nav problēma un cilvēks pats izvēlēsies, kas viņam būs svarīgāks, mēs paļauties uz to, protams, varam. Bet man šķiet, ka šī vienaldzīgā paļaušanās, īpaši no Latvijas politiķu puses, ir tieši novedusi pie tā, ka daļa Latvijas iedzīvotāju šobrīd ir mobilizēta aizstāvēt divvalodību, bet daļai ir vienkārši vienalga. Daļa ir kļuvuši par kosmopolītiem, un tas ir tas pats bīstamākais. Un tā ir tā otra, tā motivācijas daļa, kam jūs pieskārāties un kam es nevaru nepiekrist. Proti, ka ir lieki runāt par integrāciju, rakstīt dažādas skaistas integrācijas programmas, ja latviešu valodā runājošie Latvijas pilsoņi nav iemācījušies paši sev cienīt, paši justies lepni par to, kas viņi ir, paši justies lepni par saviem karavīriem, par saviem vēstures notikumiem. Ja nebūs šī lepnuma, es jums piekrītu, reglamentējošo daļu nepietiks. Bet tā ir tā lieta, ar ko mēs strādāsim. Un te es neko nepārmetu vai neprasu jums, tā ir tā lieta, ko mēs darīsim, neatkarīgi no šīs sarunas, tāpat kā ir lietas, ko jūs darīsiet. Viena lieta ir lepoties, kas ir tik apsveicama. Otra lieta saprast, kur ir tas minimums, kas ir nepieciešams un kuru vienkārši nevajag jaukties. Kas bija, par ko mēs runājam, par to, kura valoda cilvēks domā. Vajag lepoties, nevajag uztraukties par to, kura valoda cilvēks runā. Tas tomēr ir parāk. Tā ir tā svarīga līnija, sarkana līnija, jebkuras citas krāsas līnijas, kuru nedrīkst pārkāpt.
Mēs taču gribētu, lai Latvijas iedzīvotāji domā līdzīgi, jūs piekritīsiet. Nu, kā līdzīgi? Es negribu. Pašos pamatos. Pamatos, par jā. Pamatvērtībām, Jā, bet es negribu nekādu gadījumu, lai cilvēki būs vienādi. Bet latviešu valoda ir pamatvērtība Latvijas valstī. Kāda ziņa atkal? Latviešu valoda kā valsts valoda nav jautājumu. Latviešu valoda kā ir pienākums, diemžēl, es izmantošu vārdu diemžēl, jo ir apdraudēta valoda, kas ir jāsaglabā un palīdzēt attīstīties. Nav ne mazāk šaubu. Vai tādēļ ir, ka instrumenti nepieciešams piedāvāt referendumu par to, lai visas skolas, vidusskolas mācās tikai latviski, vai ir jādomā par to, kāda veida mākslīgi izveidot, piemēram, nosacīt vienotu informatīvu telpu? Es šaubos, ka tie vienkārši nepareizi instrumenti. Mēs runājam par to, ka ja mums ir slimnieks, un viens piedāvā kaut ko nogriezt, otrs piedāvā kaut ko piešūt. Mums vajadzētu kaut kā vienoties par to, kas palīdzēs tomēr slimniekam. Un es uzskatu, ka, diemžēl, manuprāt, daudziem no jūsu piedāvātiem instrumentiem šim slimniekam nepalīdzēs. Nu, es domāju, ka par to nav šaubu, ka izpratne par to, kādi instrumenti būtu svarīgākie, lai sasniegtu tos abstraktos mērķus, kurus mēs esam formulējuši, mums ir atšķirīgi. Diemžēl man šķiet, ka atšķirīga ir ne tikai izpratne par instrumentiem, bet bieži vien arī par mērķiem. Jo ļoti maz jau ir, arī runājot līdz šim par integrāciju, diskutējot par šiem jautājumiem, ir mēģināts atbildēt to, kādu mēs gribam redzēt Latviju. Mēs gribam to redzēt multikulturālu, vai mēs vēlamies to redzēt krievisku, kosmopolītisku, latvisku. Un šajā izpratnē man šķiet, ka mums ir diezgan būtiskas atšķirības. Un arī ne tikai mums, mēs īstenībā kaut kādā ziņā arī esam sabiedrības spogulis, atspoguļojam to, ko vēlas liela daļa Latvijas iedzīvotāji. Arī Latvijas iedzīvotājiem šī izpratne ir dažāda. Tad, kad mēs runājam par dialogu, par iespēju sarunāties, un tas ir neatkarīgi no referenduma, tas ir vienkārši pēc būtības ikvienā situācijā, tad tas sarunas minimums manā izpratnē ir par to, ka, lai arī ir šīs uzskatu atšķirības, diezgan fundamentālās, būtiskās uzskatu atšķirības, tā viena lieta, kas jānodrošina, lai šīs uzskatu atšķirības paliktu politiskā līmenī, lai pēc iespējas mazāk tas pārņemtu sadzīvisko telpu, lai lietas netika kārtotas uz ielām ar konfliktu palīdzību, ar neiecietību, nedod Dievs ar vardarbību. Tā ir tā lieta, kas liedz sasniegt kā jūsu mērķis, tā mūsu mērķis, arī tie, kas nav pretrunīgi. Arī tie mērķi, par ko mēs nediskutējam, par ko mums ir pilnīgi vienprātība. Un tas ir tas signāls, kas politiķiem, neatkarīgi no tiem uzstiem, kurus viņi pauž, būtu jādod Latvijas pilsoņiem. Nav nemazāk šaubumu. Vienīgais gribat piebilst, ka iespēja cilvēkiem paust savu neapmierinātību vai tieši otrādi citas pozīcijas caur referendumu ir ļoti tieši politisks līmenis. Tas tieši ir pretēji tam, kas varētu notikt, kad cilvēki pauž savas pozīcijas ielas vai kaut kas savādāk. Šis ir tas kanāls, referendums, kas palīdz tīri politiski parādīt, ka ir problēma un sākt mēģināt to risināt. Un, manuprāt, tieši referendums bija tas politisks instruments, ko vajadzēja izmantot, lai uzsāktu 19. datumā procesu, kas, es ceru, kādreiz palīdzēs Latvijas sabiedrībai tās pamatos kļūt par vienotu, lai viena daļa nejustos aizvainota pret otru daļu, un otra daļa nejustos apdraudēta no pirmās daļas. Es nedomāju, ka to sāks referendums, bet es arī neredzu īpašu atšķirību starp referendumu par to, vai Latvijā jābūt divām valsts valodām, un starp referendumu par to, lai Latviju atdalītu lai Latgala atdalītu no Latvijas vai lai pārtrauktu Latvijas neatkarību. Man šķiet, ka ir tāda referenduma formulējuma, kas lielākai daļai pašapziņīgi Latvijas pilsoņi ir vienkārši tāds naža dūriens no mugurpuses, kas ir izaicinājums, kas ir zināms necieņas izrādīšana, un šādā veidā protestējot, manuprāt, tiek likti šķēršļi normālam dialogam, nevis atrast vajadzīgais risinājums. Manuprāt, tas ir zināms pārspīlējums salīdzinot referendumu par valodām, vēl ņemot vērā, ka mēs ļoti labi saprotam, kāds būs iznākums tam referendumam. Un, piemēram, referendumu par Latgales neatkarīgas republikas pasludināšanu. Ir ļoti liela atšķirība. Es aicinātu cilvēkus šo referendumu uzskatīt par to, ka cilvēki pauž savu pozīciju un nesalīdzināt to ar tām lietām, kas tomēr, manuprāt, ir pārspīlējums. Manā skatījumā tas nav pārspīlējums. Jums ir tiesības uzskatīt to tādu veidu. Jums arī.